sieviete, ja norobežojas un nepieņem neko sevi, tas liecina par to mīlestības nespēju patiesībā. Jā, un to mums, diemžēl, audzina ne tikai sievietēm, arī vīrieši audzina nespējīgus mīlēt šodien. Jā, mums audzina jau no mazotnes. Nemācēt mīlēt, nemācēt vīriešiem paust sevi uz āru, sievietēm pieņemt sevi nemācēt. Un te ir tā, un tur arī uzreiz sasienās moments ar to kopā, ja, ka šodien, man ir bijis vismaz saskarsme ar cilvēkiem, kas nāk pie manis tur uz praktiskajām, tur masāžas terapijām, visādām citām konsultācijām, ka ir ļoti daudz sieviešu, kurām ir problēmas ar bērnu ieņemšanu, bērnu iznēsāšanu vispār, kāpēc tu nevari ieņemt to bērnu, tāpēc, ka tu nespēji pieņemt sevī neko. Un ja tu no vīrieša nespēsi pieņemt viņu kā vīrieti, ja, tad tev arī tīri bioloģiski slēgsies viss ciet, tu negribēsi palikt stāvoklī, nevis ar prātu, bet tavs ķermenis nepieņems to vīriešu sēklu, ja. Un bieži Tas bija vien arī smieklīgi. tur, Es jā, nesen vienā sarunā mēs par šo runājām, ka, lai iznēsātu veselu bērnu, tev ir jābūt vai nu šausmīgi jaunai, vai jau uz menopauzes robežas, kur jau viedums tev sasniegts, tāpēc, ka pa vidu īsti tur pārāk daudz biznesa notiekās ar jā, pasauli. pārāk daudz svārstību un sieviete, diemžēl, redz, ģimenes kodols un centrs un viss formētājs ir sieviete, lai kā tur negribētu domāt. Vīrietis nekad nepiedalās tajā formēšanās procesā. Vīrietis ir tas, kas piedāvā savu virzienu un sargā to, kas tur formējās iekšā. Tas, kas tur notiek, bet, diemžēl, sievietes šodien tā arī ir, kā arī es tādu citreiz mīnu, ja, ka līdz menopauzes sasniegšanai sievietes vēl nav gatavas formēt ģimeni. Jā, jo viņām tur galvā ir tāds, tur, nezinu, atoms sprādziens uz visām pusēm, šodien tādi hormoni, rīt tādi, parīt šitādi, ja. Lai tu kaut ko izveidot, tu nevari atrasties zemestrīces stāvoklī, ja. Tev ir, lai izveidot, tev jāatrodas mierā, iekšējā mierā un pieņemšanā, tā kā, jo kā sieviete veidot ar to, ka viņa pieņem sevi visu kaut ko, tur elementus, ja, tur, nezinu, minerāļus, tur barības vielas un vispār, un viņā formējās uz tā bāzes kaut kas. Nu, jā.